Mēģināsim kopā izprast sarežģītas lietas, un šodien runa būs par mākslīgo intelektu. Bet nevis par to, ko jau zinām, bet gan par jaunajiem cīņas laukiem, kas maina visu spēli. Tāpēc ienirsim dziļāk tajā, kas šonedēļ noticis mākslīgā intelekta pasaulē, un tās ir bijušas pamatīgas, tektoniskas pārmaiņas. Kļūst arvien skaidrāks, ka spēles noteikumi ir mainījušies. Pilnībā. Un pirmais lielais kaujas lauks, kurā visi steidz iekarot pozīcijas, tā ir tiekšanās pēc autonomijas. Runa ir par tā saucamajiem mākslīgā intelekta aģentiem, sistēmām, kas ne tikai domā, bet arī rīkojās pašas. Labi, tātad, kas īsti ir šis te MI aģents? Vienkāršot sekot, iedomājieties mākslīgo intelektu, kurš vairs negaida komandas. Tas ne tikai atbild uz jautājumiem, bet pats izdomā, kā paveikt uzdevumu, un to izdara. Tā ir tā lielā atšķirība pārējamo gudrīša, kas visu zina, uz palīgu, kas reāli dara. Un pats interesantākais, ka šī tendence parādās pilnīgi visur, burtiski vienlaicīgi, no Google super nopietnējām pētniecības laboratorijām, kur mākslīgais intelekts jau risina sarežģītas matemātikas problēmas, līdz pat telefonam, kas guļ kabatā un drīz varīs pats pasūtīt taksometru. Tas viss notiek tagad, tā vairs nav nekāda zinātniskā fantastika, tā ir realitāte. Labi, tagad parunāsim par naudu un par varu, jo tieši tur notiek tās lielās spēles. Paskatīsimies, kā tehnoloģiju milži veic savus strateģiskos gājienus, lai, protams, nodrošinātu savu dominanci tirgū. Un sāksim ar Anthropic, ieklausieties šajā skaitlī – $30 miljardi. Tas ir vienkārši prātam neaptverams finansējums, ko viņi tikko piesaistīja. Tas ir milzīgs uzticības balsojums viņu pieejai radīt drošu, uzticamu mākslīgo intelektu, kas paredzēts tieši biznesa pasaulē. Protams, citi neguļ. Arī Ilona Maska uzņēmums xAI piesaistīja, arī iespaidīgus $20 miljardus. Bet, ziniet, naudas šajā stāstā bija tikai sākums. Pats lielākais pārsteigums sekoja tikai pēc dažām nedēļām. Ja tad notika kaut kas tāds, ko šķiet neviens īsti negaidīja. Tika paziņots par stratēģisku apvienošanos, kas potenciāli varētu sagriezt kājām gaisā nevis vienu, bet veselas 2 milzīgas industrijas. Jā, SpaceX iegādājās xAI. Padomājiet par to. Kosmosa izpētes gigants apvienojas ar vienu no ambiciozākajiem mākslīgā intelekta spēlētājiem. Kas te notiek? Tā ir 2 neticami dārgu un sarežģītu nozaru saplūšana zem viena jumta. Veidojās jauns vertikāli integrēts tehnoloģiju milzis, kas kontrolēs gan infrastruktūru kosmosā, gan intelektu šeit uz Zemes. Un tas ir gājiens, kas patiešām varētu mainīt absolūti visu. Labi, nākamais cīņas lauks, un te vairs nav runa par to, kurš ir gudrāks vai spējīgāks. Nē, šeit cīņa notiek par cenu, par izmaksām, un šo uzbrukumu, ja tā var teikt, vada Ķīna. Un spiediens, kas tiek radīts, ir, maigi sakot, milzīgs. Paskatieties, Ķīnas tehnoloģija gigants Baidu ir izlaidis modeli, kurš ir tikpat jaudīgs kā labākie rietumu analogi, bet tā izmantošanas izmaksas ir 100 reizes zemākas, tikai 1% no GPT 4.5 cenas, un it kā ar to vēl nebūtu gana, tagad tas vispār ir pieejams bez maksas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tiek sagrauts viss līdz šinējais biznesa modelis. Tiek apšaubīti paši pamati tam, kā rietumu kompānijas plānoja pelnīt naudu ar mākslīgo intelektu. Un, protams, ir vēl viens spēlētājs, kas ienāk arēnā, jo tik līdz mākslīgais intelekts sāk ieņemt vietu mūsu ikdienā, valdības un regulātori sāk mosties un saprot, ir laiks rakstīt noteikumus. Jā, mākslīgais intelekts burtiski pārceļas no datu centriem mākoņos uz mūsu kabatām. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pēkšņi milzīga vara nonāk to rokās, kas ražo šīs ierīces. Apple un Samsung kopā kontrolē gandrīz pusi globālā vietāruņa tirgus. Tā ir vide, tā ir ekosistēma, kurā šie jaunie MI aģenti dzīvos, elpos un strādās. Un, protams, laika izvēle ir perfekta. Tieši brīdī, kad šī integrācija uzņem apgriezienus, spēkā stājas pasaulē pirmais lielais, visaptverošais mākslīgā intelekta likums. Un tas nesākas ar ieteikumiem, nē, tas sākas ar konkrētiem stingriem aizliegumiem, noteiktiem pielietojumiem. Un, lai nevienam nerastos ilūzijas, ka šos noteikumus varēs ignorēt, likmes ir padarītas astronomiskas.
potenciālie sodi var sasniegt 35 miljonus eiro, vai, kas ir vēl biedējošāk, 7% no uzņēmuma visas pasaules apgrozījuma. Tas ir milzīgs zobens, kas karājas virs galvas. Tātad, ja mēs to visu saliekam kopā, ko mēs redzam, šīs nedēļas aina ir skaidra. Mums ir 4 galvenās frontes. Pirmkārt, neprātīgā sacensība par to, kurš pirmais radīs īstus MA aģentus. Otrkārt, milžu konsolidācija, lielie kļūst vēl lielāki. Treškārt, no austrumiem nākošais cenu karš, kas draud apgriezt visu kājām gaisā, un visbeidzot, neizbēgamā sadursme starp straujo inovāciju un lēno, bet neatlaidīgo regulāciju. Un tas viss, protams, mūs noved pie viena, bet iespējams paša galvenā jautājuma. Brīdī, kad mākslīgais intelekts kļūst tik jaudīgs, tik autonoms un tik dziļi ieausts mūsu dzīves audumā, kuram tad īsti pienākas rakstīt spēles notiekumus? Tehnoloģiju kompānijām, kas to rada, valdībām, kas mēģina to kontrolēt, vai varbūt mums visiem, sabiedrībai kopumā? Par to ir vērts padomāt.